boksers Georgijs Serunšvili. Sportistam 30 gadi, profesionālajā boksā debitējis 2008. gadā. Savulaik cīnījies arī par GBC pasaules čempionu jostu, arī IBO pasaules čempionu jostu, arī par Eiropas čempionu tituliem, bet tā arī nereizi pie neviena titula tā arī nav ticis. Savulaik arī divreiz ir viesojies Latvijā, tātad šodien viņam ir trešā vizīte, trešā cīņa Latvijas zemes, bet, mūsu ekrānos Rauls Vilcēns. Rauls Vilcēns ir Latvijas boksers, diezgan augsta līmeņa amatieros bija. Šim sportam 23 gadus, laicīgi izlēmis pāriet uz profesionāļiem, aizdīs 2 cīņas, abas cīņas pabeidz ar priekšlaicīgām uzvarām. Ralfam iesauka ir vilciens. Grūti pateikt, kāpēc tāda iesauka ir iedota, vai Rauls vienkārši vilciens. Kas ir vilciens? Vilciens ir tas, kas lēnām sāk savu kustību un tad ar pamazām aktivizējās. Varbūt tā iemesla dēļ, varbūt, kā tautā saka, nogāž kā vilciens. Varbūt, ka Rauls iet kā vilciens un gāž savus pētnieku zemē. Nedaudz pastāstīšu par Ralfa šīs dienas pētnieku Georgijs Serunšvili. Kā jau teicu, viņš ir viesojies Latvijai jau 3. reizi. Diezgan rupšs boksers. Atcerēsimies cīņu 2011. gadā, kad šis boksers viesojies Latvijā, cīnījās par tā brīža vakantu UBO Eiropas čempionu jostu ar Andreju Barbānu. Un tā bija ļoti rupja cīņa tieši Gruziņa izpildījumā, sitiena ar galvu, sitiena ar alkonu. Jā, viņam aizrādīja, bet tā arī nevienu punktu viņam nenoņēma. Es domāju, ka ar šajā cīņā viņš cīnīs diezgan rupji, agresīvi. Arī cīņā ar Ričardu Bolotņiku viņš aizvadīja pērnā gada mājā, tāds pirms gada. Arī Ričards Bolotņiku. Viņš cīnījās diezgan agresīvi, diezgan rupi, bet tajā pašā laikā, Ričards Bolotņiku īsti nevar boksēt agresīvi, jo, ja Ričards boksēs agresīvi, viņš arī sāks boksēt agresīvi. Ričards ir tas boksers, ar kur jokus dzīt nedrīkst, tā ir licies, viņa iepriekšējās cīņās, viņš vienmēr ar tādas boksers ir sodījis. Arī toreiz viņš izcīnīja uzvaru. Gruzīnam viesošās Latvijā nereiz nav bijusi veiksmīgi. Cerēsim, ka tā arī turpināsies. Ralfam Vilcēnam šis ir nopietnākais pretnieks. Viņa īsajā karjerā, kā jau teicu, šis sportistam aizmūs tikai 2 cīņas. Viņš debitēja tikai šogad, februārī. Nopietnākais pretnieks viņam bija pēdējā cīņā. Latvijas pārstāvs Konstantīns Ulohovs. Tāds sportists kā Georgijs Serunšvili. Rauls vēl nav cīnījies. Georgijam aizmugurs ir 55 profesionālā boksa cīņas, 27 uzvaras, 23 zaudējumi un 4 dueļos fiksēts neizšķirts. Georgijam ir diezgan cieta galva. Visas cīņas, ko viņš principā zaudēt, viņš zaudē tikai pēc punktiem. Kā teicu, viņš vairāk kā cīnījis arī par tituliem. Bet, tituls neviens tā arī nenonāca viņa īpašumā. Jā, redzam, tā ir ierasta lieta, kad Georgijam tiesnesis aizrāda. Tā ir normāla parādība, jo Georgijs, kā jau teicu, ir diezgan rupšs boksers. Tāds nepaklausīgs, tāds bad boys savā ziņā ringā neklausās. Jau 2. aizrādījums, būs 3. aizrādījums. Visticamāk. Tiesnes viņam noņems punktu un Rauls izlaiž. Rauls tāds pozitīvs čals, viņš vienmēr ir pozitīvs, vienmēr mīl pajokot. Tāds netipisks bokseris manā skatījumā, bet tāds cilvēks, kas arī ļoti inteliģents, mācās. Kā jau teicu, arī amatieros, viņam bija lieliska karjera, bet īstajā momentā noreaģēja un pārgāja uz profesionāļiem. Man tā šķiet, jo 23 gadi tas ir laiks, kad jau jāsāk domāt par savu tālāko karjeru. Būsim realisti, tikt uz olimpiādi. Visticamāk, nav iespējams viņam,
Bet arī citiem Latvijas bokseriem es īsti neredzu, kurš varētu nonākt līdz olimpiādai. Latviju olimpiādai ir pārstāvējuši tikai 2 bokseri. Tas ir notika 92. un 96. gadā. 92. gadā Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēja Igors Šapolavskis. Izcīnīja augsto 5. vietu. Viņa sekotājs bija Romāns Kukļins 96. gadā. Kopš 96. gada, tad 21 gadu, Latvija olimpiskajās spēlēs profesionālajā boksā nereiz nav pārstāvēta. Liels cerības par to, kad uz olimpiādu aizbrauks, bija par Nikolaju Grišuņinu, taču atkal Grišuņam neizdevās to izdarīt. Mēs visi ļoti cerējām. Arī atlase viena bija diezgan laba. Arī 2015. gadā Eiropas čempionātā izcīnītā bronzas medaļa liecināja par to, ka drīz piepildīs Grišuņins savu sapni, arī Latvijas sapni, kad kāds boksers aizbrauks uz olimpiskajām spēlēm. Viņiem tas neizdevās, bet šobrīd Nikolajs Grišuņins veiksmīgi sācis savu profesionālo bokseru karjeru, 5 cīņas, 5 uzvaras. Gribējās redzēt arī šeit Nikolaju Grišuņinu tieši šajā šovā, bet acīm redzot, ka Nikolajam ir jāatpūšās savu pēdējo cīņu. Viņš aizdīja pavisam nesen aprīlī. Ļoti labi. Ralf Vilcāns sekundants saka. Tad ir Norman Varenberga bals. Kreiso labo. Jādzirdam Grigoriem atkal aizrādījums. Šoreiz par turēšanu. Bet šeit ir kliņš, viss kārtība. Nekas tāds. Šeit ir, redzat, jau Georgijs aktivizējās, rāda, teiksim tā, nelegālos sitiens, atver cimdu, sit pa pakaus. Es ceru, ka Rauls viņu sūdīs par šo, redz, Rauls arī iesit pa pakaus. Viņš parāda to, ka arī viņš var iesist savam grūzīm pretiniekam pa pakaus, ja viņš izlēms ir rupīgi boksēt. Labi, lai iet, varam arī mēs paboksēt, tā kā tu vēlies. Grūzīns izvēlējies tādu, kā izvēlējies. Viņš vienmēr ir boksējis, kā jau teicu, jau cīņas sākumā. Redzat, pirmo reizi punkts ir noņemts šajā cīņā. Neklausās Georgijs tiesnes. Es domāju, ka viņš arī turpmāk šis punkts, noņemtais punkts, arī neko nemainīs. Redzat, kā Georgijs metās ar galvu uz priekšu. Viņš, diezgan bīstam boksē, diezgan bīstam priekš pretinieku boksē. Metās kā būs, nedrīkst tā badīties. Es visu laiku kliņšā piespiedz sit, atvērt cīņu pa pakaus. Es domāju, šeit ir jāiejaucās, tiesim ir biežāk un nedaudz tiesim ir jāpapresingo. Grūzīnu boksers jāprāt, kurš šeit ir galvenais, jo pretējā gadījumā izskatās, ka galvenais ir grūzīnu boksers. Grūzīnu boksers gan izvēlēs tā kā pirmais numurs, gan arī nosacīt, nesodīt boksēt, kā viņam ienāk prātā. Izlaid arī nedaudz pārsitiens Georgijs Tevrodorašvili. Tiesnesis jau ir pikts. Viņš saka, klausies mani, es tev teicu, bez turēšanu šeit izlaiž grūzīns. Rauls rāda, beidz turēt, turpinam boksēt. Vēl viens punkts pār turēšanu noņemts Georgijam Tevrodorašvili. Par to iebilst skatītāji. Par ko tur iebilst? Redzējām, kā boksēja Georgijs. Ja Georgijam, tiesnesis nepaņems grošu savās rokās, Georgijs boksēs tā, ka viņam ienāk prātam, viņš ļoti bīstam boksēt tieši priekš Ralfu. Viņš badās, viņš iet ar galvu uz priekšu, sit pa pakaus. Par to ir jāsod. Ralfs varēja iesist, viņš gribēja iesist, bet tā ir kultūra. Jāciena savu pretinieku. Es redzu to, ka pretinieks varbūt tevi neciena, bet noteikumi visiem ir vienādi, ir jārespektē vienam otru. Georgijs, kā jau teicu, arī iepriekšējās cīņās, kurās viņš ticies ar latviešiem, ar Ričardu Bolotniku un Andreju Barabanovu. Arī tajās cīņās šis nodemonstrē, cik viņš ir netīrs boksers, ne jau tādēļ, ka viņš nemazgājās, bet tādēļ, ka viņš
ļoti netīri boksē. Viņš boksē pret, teiksim tā, viņš neievēro godīgas cīņas principus. Viņš sit ar atvērtu cīņu, viņš sit pa pakaus, viņš baksās ar galvu. Arī šeit mēs redzējām vairākas epizodes, par to viņi arī sodīja ringtiesas, manuprāt, pareizi viņš to darīja, pamatot, jo varbūt otro reizi pat turēšana varēja nenoņemt punktu, bet ja tiesas neparādīs, kurš šeit ir galvenais, tad Georgijs boksēs absolūti tā, kā viņš vēlās, kaut viņš tāpat to turpina darīt. Viņam nav morāla principu, viņš varbūt nav slikts zēns, bet jebkurā gadījumā boksē viņš ļoti netīri. Gaidīsim uz Ralfu, kad viņš par šādiem gājieniem savu pretinieku sodīs ar knockoutu. Vismaz vienreiz knockdown viņa aizsūtīs, tad tas jau būs pietiekami daudz. Jo, kā jau teica Georgijs, Tevdurašvili ir ļoti izturīgs sportists. Lielākoties, kad viņš zaudē, viņš zaudē pēc punktiem. Šis sportistam 30 gadi, vizuāli izskatās nedaudz vecāks. Pasaules reitingā ieņem 534. pozīciju. Gruzijā no 23 reģistrētajiem pirmā smagā svaru bokseriem ir 6. numurs. Savukārt Vilcāns, viņš Latvijas reitingā starp labākiem pirmā smagā svaru bokseriem ir tikai 10. un 19 reģistrētiem. Pirmais numurs neapšaubām ir pasaules čempions WBC versijā Mairis Briedis, otrais ir Čers Bolotņiks, tad seko Nikolais Grišūņins, Reinis Porozovs un Arturs Kuļikaus, kas ir šā brīža Latvijas paši jaudīgākie bokseri. Bet Rauls Vilcāns, kā jau teica, jauns sportists, jauns cilvēks, 23 gadi, viņam visi priekšā, viņam aiz muguras ir tikai 2 cīņas, šīs ir trešais parādīšanās profesionālā ringā. Šis sportists ir Ogrē 1997. gadā, uzturās, dzīvo un trenējas Rīgā, Normunda Vārenberga uzraudzībā. Sportists manā skatījumā ir diezgan perspektīvs. Rauls ir tāds cilvēks, kurš var uzvilkties, bet pagaidām neredzam pārāk liels asums. Iepriekšējās cīņās redzējām, Rauls tam neparveltu laikam viņam tādi iesauki vilciens. Viņš pamazām aktivizējās, bet neizskatās, ka Rauls ir atradis atslēgu, kā atslēgt savu pretinieku uzbrukums. Izlaid! Georgijs aizpeldēs, ir jābruk virsū, ir jāizdara sitieni. Redzēt, Georgijs ko dara uzreiz saķēras klinčā. Jātiek vaļā, ir jāatgrūž pretinieks un jāturpina sitiens, kamēr viņš nav atjaunojis. Bet, rauns ir beidzies. Paglāb Georgiju gongs. Redzam, Rauls ir neapmierināts par to, kā boksē Georgijs Tevdurašvili. Georgijs redzam, kā ir moments, tā viņš saķerās klinčā, neļauj boksēt, vai sit pa pakaus. Georgijs ir palaidis sitiens, Rauls ir steguns. Redzam, Rauls labi jūtās, elpošana viss ir kārtībā. Vairāk Ralfu kaitina tas, kā boksē Georgijs, bet otrā raunda izskaņā Rauls labi noķēra savu pretinieku uz pretkustību. Un, kā tautā saka, Grūzīns aizpeldēja. Bet Rauls nespēja turpināt savu veiksmes stāstu. Drīzāk viņam to neļauj Georgijs, kurš momentāli metās sakamt savu pretinieku, saķērās klinčā, neļauj boksēt. Tādā veidā taupījās, atvilka elpu un centās atjaunoties. 4. pēdējais rauns. Skaisti, labā manierē apgāja savu pretinieku nepagrūdi, bet sagrieza Rauls Vilcāns, izdarījis sitiens šeit pēc kaut kā, boksēt diezgan rūpīgi. Georgijs fiziski viņam ir pārsūsīt, redzat, kā bulls metās virsū Ralfam Vilcānam. Dzirdam, Ralfam saka, nebaidies. Rauls nebaidās. Ticiet man, Rauls ir ļoti pieredzējis boksers, talantīgs boksers, un Ralfu labāk nekaitināt.
dzirdam atkal nedrīkst grūst savu pretinieku, stum galvu uz leju. Kā tev aizrādījumu saņēmis Georgijs. Georgijs diezgan, jā, viņš produktīvi boksē. Ja nebūtu noņemti šie pirmajā raundā šie 2 punkti, es domāju, ka Georgijs pat varētu pacīnīties par neizšķirt. Rauls redz, izmanto cīņas tehniku, aiztiksēja kāju, un par to Rauls, es domāju, arī tiks sodīts ar 1 punktu. Viņam par šādu gājienu tiks noņemts 1 punkts. Tā ir rupi, jā, bet es saprotu Ralfam nervu neizturēja. Pelnīt Ralfam tika noņemts punkts. Tas ir tikai godīgi tiesnes, lai arī jauns, varbūt maz pieredzējuši, bet, šādā cīņā ir jārīkojās. Ir izlaiž atkal! Georgijs kāpa aizlidoja, šeit varēja atļaut sist. Georgijs saprat, ka tas ir vienīgais glābiņš, uzreiz norādīja tiesas, ka viņam kāpa ir izkritus. Viņš zina, ka tas šobrīd izskatās, ka arī sekunda velk laiku. Lēnām lika kāpjā apakaļ. Bet, Ralfam ir jāturpina. Bet pēdējās sekundes viņam izdosies. Ralf viņam jācenšas redzēt no apakšas sitiens. Jā, dzirdam, ko Ralfam saka, ir rokas vietā, turam rokas vietā. Pēdējās sekundes, šeit ir pēdējās sekundes. Ir jākustās, Ralfam jātiek ārā no trosēm. To viņš arī veiksmīgi gandrīz izdarīja, bet pēdējās, dzirdam pēc sekundām teiktā 20 sekundes, mums tablo ir nozuds no ekrāniem, precīzi nevaram sekot līdz, bet, ja redzat, Gruzins ļoti agresīvi badās, tas nav atļauts, ļoti bīstam gan priekš pašu varbūt mazāk, bet vairāk priekš pretnieku. Gruzins pacels roku, viņam laikam liekas, ka tas bija pietiekami, ko viņš izdarīja, lai izcīnītu uzvaru. Es viņu apbēdināšu, viņš principā neko neizdarīja, lai izcīnītu uzvaru. Viņš vairāk domāja, kā rupi boksēt, viņš gāja. Viņš varētu tādā manierē, viņš varētu boksēt vienalga citur, kur MMA uz ielas, bet ne jau boksā. Boks tomēr ir ļoti inteliģents sporta veids, šeit ir jāievēro. Kā jebkurā sporta veidā, arī citas sporta paveidos ir jāievēro noteikumi, ir jārespektē savu pretinieku, jārespektē noteikumi, jārespektē arī. Jūs redzat, tiesas tā kā šeit nedaudz noraustījās, tā kā apstādināja, bet viņš saprat, ka Gruzins neapstāsies. Gruzins apstājas tikai tad, ka tiesas reāli satver Gruzinu šeit, jā, redzat, Rauls parādīja to, ka viņam ir apnicies. Rupjā, teiksim tā, Gruzina rupjā spēle, un Rauls aizteksēja kāju, un tādā kā brazīļu jiu-jitsu, varbūt pat ne vairāk kā sambo, izmantojot sambo tehniku, aizteksēja kāju un pagrūda, nogāza savu pretinieku zemē, un parādīja to, ka, ja tu gribi rupi boksēt, es arī varu, bet, tas bija pārāk rupju, un līdz ar to tiesas bija spiest noņemt Ralfam arī punktu, bet Gruzinam 2 noņemt punkti, Ralfam 1. Tātad Ralfs boksē arī labāk, manā skatījumā, lai arī Ralfs bija spiests boksēt vairāk kā 2. numurs, jo Gruzins, kā bullis metās tiešā nozīmē ar galvu pa priekšu. Paldies Dievam, Ralfam traumu nevienu nav gūs, pušums neviens nav. Laiks valkās. Izskatās, ka tiesneši izšķirās, kurš tad uzvarēs, skaita punktus. Manā skatījumā, šeit, ja nebūtu noņemtie 2 punkti, varētu pat varbūt tāds laist uz neizšķirt, ir tās teritorijā pārsvars, bet cik rupi boksēja Gruzins par noņemtiem punktiem, tad viss ir skaidrs, Rauls ir uzvarējis. Šeit, es domāju, patiesi šim domām nevajadzētu dalīties, bet kā būs realitātē, to uzzināsim pavisam drīz. Gaidam arī ringa konferencē Lienu Ušakovu ringā, kad viņi paziņos oficiālo tiesnešu verdiktu. Arī Rauls to gaida, arī Rauls ir savā veidā neziņā, bet es gribu teikt, šeit gribu Ralfu nomierināt, Rauls izdarīja pietiekam, lai izcīnītu uzvaru. Kas viņam būs trešā, 3 aizdītajās cīņas. 36. Pirmais tiesnesis tādu vērtē. 36, Arī. 39, 36. Ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu. Izcīnīs Rauls Vilcāns. Viss ir kārtībā, kā jau es teicu. Šeit uztraukumam nevajadzēja būt pamat.
Rauls Vilcens izcīnīja savu kārtējo uzvaru. Trešā pēckārts. Rauls cīnās tajā pašā svara kategorijā, kurā Latvijas labākais bokseris, WBC pasaules čempions Mairis Briedis. Bija tāds sajūta, ka esmu uz judo atnācis bišķiņ. Ko lai pasaka? Paši redzējāt. Uz to arī bijām reiķinājušies, ne tik daudz apskāvieniem, protams, bet uzvarējām kaut kā jau. Viegli nebija, tas ir skaidrs. Ko mēs varam sagaidīt no tevis tuvākajā nākotnē? Kurš būs tavs nākamais pretinieks? Ko tu domā? Pretinieku vēl nebija, bet Heis izstījās diezgan labā formā tagad. Nedaudz piestrādāsim pie kājiņām, Ivo. Un tā jau nākotnē skatīsimies. Bet par šo cīņu vēlētos pateikties organizatoriem, ko uzrīkoja man tik, kā to saka, pieredzējuši pretinieki sagādāja. Nāca pa labu, kā arī manam tētim, kurš šoreiz ir ļoti labs malacis. Un arī manam fiziskās sagatavotības trenerim Ivo Erdmanim. Paldies! Девушки, он так ничего, да? Аплодисменты. Jā, dzirdējāt, Партнер наш, ko Rauls teica Vilcens. Rauls Vilcens. Viņš negadīja. Šeit bija daudz apskāvienu, satvērienu. Bija tāds kā, tālu no judo, protams, bet jebkurā gadījumā, jā, bija kaut kas savādāks nekā boks. To darīja Georgijs Teržili. Nenogurtu tik ātri, dāvina tev bija labi trūšana, ražoto sporta produktus. Jā, Rauls tika arī pie dāviņām, kā jau teica, Rauls teica lielu paldies savam tēvam, Normandam Vārenbergam, šiem bokserim, kickbokserim, trenerim, gatavojas nevienu. Piektā cīņa. Man ir tik daudz Augstklāses bokseri arī palīdzējis savu laiku arī nedaudz Mairim.